4 gadiem, kad es ar meitu biju slimnīcā, un toreiz bija pandēmija, un es atceros, ka meitai bija 2 gadi, un mēs pienācām pie loga, un ārā bija 2 krāsaini klauni, un visu, ko viņi darīja, viņi mētāja milzīgu bumbu. Un ar to pietika, lai viens meita Marta, viņa atplauka smaidā, man liekas, man kaut kas nobēlās, un kaut kas tā sajūta, ka man kļuva vieglāk, un man šķita, tas ir kaut kas tik forši, un tā kā es pati esmu saistīta ar kustību un strādāju ar cilvēkiem, nekās kaut kad pienāks tā diena, kad šie ceļi krustosies. Es gan toreiz nedomāju, ka tā būs tieši izrāde, man nebija ne jausmas, bet man likās, ka satikšanās punkts noteikti notiks. Tad, kad man uzaicināja Valters Sīles Liepājas teātrī iestudēt bērnu izrādi, kaut kā tā iešāvās prātā Doktori Klauni. Tas vēl nebija droši, un likās, kam tieši šī tēma būtu piemērota. Un tad iznāca Igoram un Natālijai grāmata Doktori Klauni brīnumainās spēles. Es iegāju grāmatnīcā, es ieraudzīju šo grāmatu, to es viņu lasīju, un tad man šķita, lai gan šīs tēmas, viņas ir noderīgas pieaugušajiem, bet man liekas, tā pasaule ir tāda, kas mūs pietuvina bērna sajūtām.